Jau kopš aizvadītā gada darbojas sporta kluba Tālava skola BMX ABC, kurā braukšanu ar BMX velosipēdu var apgūt ik viens bērns un jaunietis, kuram ir interese par šo sporta veidu. BMX skola radusies pateicoties 4 svarīgiem komponentiem – BMX sporta klubam Tālava, sporta un atpūtas kompleksam Avoti, Burtnieku novada pašvaldībai un Valmieras pilsētas domei. Mēs varam nosaukt kā kopēju projektu BMX skola un vēl pielikt burtus ABC. Tas nozīmē, ka var jebkurš interesants, kurš interesējās vai grib pamēģināt BMX velosportu, var nākt uz atpūtas kompleksu Avoti, uz BMX sporta kluba Tālava velotrasi un iepriekš priesakoties šo BMX izjūtas sajust. Projekta BMX ABC mērķis ir popularizēt olimpisko BMX velosportu, padarot to pieejamu visu vecumu interesantiem. Ikvienam, lieliem un maziem pilnā BMX ekipējumā, instruktoru vadībā ir iespēja izbraukt BMX velotrasi, ījusties BMX sacensību gaisotnē un uzzināt par Latvijas BMX sportistu sasniegumiem. Uz vietas ir iespējams izmantot arī visu BMX ekipējumu, dažādu lielumu riteņus, ķiveres un aizsargus. Tad, kad mēs taisījām šo skolu, tad, lai jebkurš cilvēks, lai jebkura ģimene tajā brīdī, kad viņi grib izvēlēties sporta veidu, lai viņi visa ģimene kopā var atbraukt pie mums, mēs viņam iedodam pilnu inventāru komplektu, bērnam riteni, aizsargus, ķiveri, tieši tas pats arī tētim un mammai, un viņi visi var pamēģināt trasi instruktoru pavadībā ar nelielām tādām priekšiemaņām, lai viņi saprotu vispār, kas ir BMX sports. Pēdējā gada laikā BMX klubā Tālava strauji palielinājies to bērnu un jauniešu skaits, kuri vēlas izmēģināt BMX sporta veidu, pateicoties 2-kārtējam olimpiskajam čempionam BMX riteņbraukšanā Mārim Strombergam. Ļoti labi, man patīk braukt ar BMX riteni, un es jau trenējos vairāk nekā gadu. Tu arī nākotnē vēlies kļūt par BMX braucēju? Jā, lielu BMX braucēju. Tā kā Māris Strombergs? Jā, es braucu jau 4 gadus. Tagad ir 4. gads, un man patīk, kā treniņu vada Sandra Alekseja, un man ļoti patīk. Kā tu izvēlējies trenēties šajā sporta veidā? Man bija brālis, bija jaunāks, un viņš jau no 6 gadu vecuma sāk braukt BMX-ā. Es pamanīju, kā tas ir, un tad man nopirka BMX riteni, un es pamēģināju, un man ļoti iepatikās. Es trenējos jau no kopš pašas dzimšanas, kad man pirmo reizi māte ieveda trasē ar ratiņiem. Un man brālis brauc BMX-ā, un tāpēc es izdomāju pamēģināt, un tā arī sāk līdz šim. Atzinīgus vārdus par BMX riteņbraukšanu teica arī jauno censoņu vecāki, kur atbalsta savu bērnu izvēli. Puika 9 gadi šobrīd ir nodarbojās ar BMX-u. Būs jau 2. gads šogad. BMX manās skatījumā ir puikām pats labākais, kas grib braukt ar riteni. Tas pats labākais sporta veids ir, jo viņi var sākt no 5 gadiem, 4-5 gadiem, kad jau viņš uz 2 riteņiem jau pabraukt ar riteni. Otrs ir fakts, viens pats galvenais varētu teikt, kad tas notiek slēgtā trasē. Nav jābrauc uz ielām, nav jābrauc uz mežiem, vienkārši trasi visu uz vietas. Visi treneru uzraudzībā. Puikām ļoti patīk, un arī man pašai dēlam ļoti patīk, un tāpēc arī tā bija. Jau gads ir riņķī, jau veselu gadu braucam, un sacensības, un viss tas jau visiem patīk puišiem. Ļoti dažāds tas sporta veids, tas nav tikai braukšana ar riteni, tas ir attīstībā, es pat nezinu, kurš sporta veids kaut ko tādu vēl dod. Kā teica BMX treneri, jaunieši, kur izmēģina BMX azartu, pavisam drīz kļūst par pastāvīgiem treniņu apmeklētājiem. Mēs riteni dodam izmēģināt mēnesi, un tad, lai vecāki var saprast, vai bērns grib, vai viņi to var atļauties, vai nē, un tad ir, kas pievienojas, ir, kas nepievienojas. Bet pagaidām ir bijuši tādi, kas kā atnāk, tā paliek. Kas tad ir svarīgākais šajā sporta veidā? Gribēšana noteikti. Tā, lai no paša bērna nāk tas, ka viņš to vēlās, lai nav tā, ka vecāki atved un tev tas ir jādara un neko citu mēs tev nedosim. Tad tas ir viens, un otrs noteikti patikšana pret sportu un visu pārējo. BMX skola darbojas visu gadu, arī ziemas periodā, kad notiek dažāda veida treniņi iekštelpās, bet aktīvā treniņu sezona un jauno dalībnieku uzņemšana sāksies pavasarī.